Mateja evaņģēlijas 20. nodaļā 1. pāns. Jo debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savam vīndārzam. Cik no jums ir kādās darba attiecībās? Vai nu jūs esat kā darbinieki, vai arī kā darba devēji? Ir kāds. Tad jūs sapratīsiet, par ko Jēzus šodien runā. Kurš no jums kādreiz ir saņēmis kādu samaksu par jūsu veikto darbu? Arī ļoti labi, tad arī jūs sapratīsiet, ko šodien Jēzus vēlas jums pateikt. Jo Jēzus vienmēr, kad viņš runā līdzībās, viņš lieto kaut ko no dzīves, ko mēs varam saprast. Un caur to viņš atklāja no tā, kas ir neredzams, no garīgā, no debesu valstības. Tas, ko Jēzus saka, tā patiesībā ir atbilde uz kādu jautājumu, ko mācekļi viņam uzdeva dažas pants iepriekšējā nodaļā. Un es nevaru izskaidrot šo rakstu vietu, ja es neapskatu šo jautājumu. 19. nodaļā 27. pantā tur ir kāda saruna Jēzum ar mācekļiem, un Pēters, kā vienmēr Pēters, viņš saka, redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši. Un viņš uzdod šo jautājumu, kas mums būs par to? Citiem vārdiem, ko es saņemšu par to, ka es sekoju tev, Jēzu? Kāda alga man būs par to, kad es tev sekoju? Kāds man labums, kāds man iegums, kāds man beigās būs tur alga debesīs par to, ka es esmu izvēlējies sekot tev, Jēzu, un nodot savu dzīvi tev būt par kristieti. Mums ir tas svarīgi. Vai ne, ka mēs pieņemam svarīgas lēmumus, mums ir svarīgi beigās, kāds būs tas rezultāts. Vai ir vispār vērts, vai ko no mums sagaida. Un Jēzus sāk stāstīt šo līdzību. Un līdzība, pats vārds jau kaut ko izsaka, vai ne? Ka tas ir līdzīgs. Tas nav viens un tas pats, tas nav burts burtā, tā nozīme, bet tur ir kādas lietas, kas ir līdzīgas, kādi principi, kāda būtība, kaut kas, un mēs varam iemācīties par Dievu. Un šeit Jēzus stāsta, ka ir kāds namatēvs, kurš agri no rīta iet meklēt strādniekus savam vīndārzam. Un runa ir par Dievu valstību. Kas ir šis namatēvs? Kurš ir pats galvenais Dievu valstībā? Nu, protams, pats Dievs. Šis namatēvs ir Dievs. Un mēs jau no 1. panta atklājam, ka pats Dievs iet meklē strādniekus savā valstībā. To, ka Dievs iet un meklē pazudušos, tos mēs zinām, bet Dievs iet meklēt strādniekus. Vai tu to zināji, ka Dievs neiet meklēt klausītājus, Dievs neiet meklēt vērotājus, Dievs neiet meklēt skatītājus. Viņš iziet ārā un meklē strādniekus. Kad viņš kādu cilvēku aicina un tu par kristieti kādu no pazušanas nākt uz mūžīgo dzīvību nāk un glāb, viņš teikt, es vēlos tevi lietot. Man ir vajadzīgs strādnieki. Un pats Dievs iziet ārā, meklē strādniekus, kur būs derīgi viņa darbam. Lasīsim tālāk no 2. līdz 7. pantam. Jūs varat arī atvērt savas bībeles, jums ir telefona aplikācija vai drukātas bībeles, izmantojiet līdzi un sekojiet, ka es neizlaidu kādu vārdu vai pareizi izlasu, vai ne? Un viņš lasa. Un sadarējis strādniekus par 1 denāriju, tā ir naudas vienība,
Tā, un sadreiz strādnieks par 1 denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīnu dārzā. Un viņš izgāja ap 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem: noiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas jums nākas. Un tie nogāja. Un atkal viņš izgāja 6. stundu un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: neviens mums nav derējis. Viņš saka tiem: eiti jūs arī dzen vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Tāpēc paskaidrošu. Ir teikts, ka agri no rīta, cik ir agri no rīta? 6. Tajā laikā, tas bija 6 no rīta, nama tēvs iziet ārā meklēt strādnieks priekš savu vīna dārzu. Tad viņš iziet 3. stundu, ebrejiem tā ir 9 no rīta. Kurš no jums sāk savu darbu 9 no rīta? Kāds 9, kāds agrāk? Kāds vēlāk? Kāds vēl ir galvu? Jā, tad mēs varam arī dažādos laikos. Kāds vēl vispār nenorēģies man jautājumu? Tas ir nakts māja? Kādi vieta zina? Man labs neteikšu. Es reizēm aizēju gulēt, un tad es dzirdu man sievu krāmē čemodāns, un tad es pamostos no rīta, viņa jau ir man blakus. Es domāju, kā, tas bija sapnis vai patiešām? Viņa domāju. Jūs varat pajautāt, ko viņi nodarbojas. Labi, tie, kas nezinu, viņi ir mājdzīvību vecmāti, viņi brauc un dzemdībām. Bet stāsta par to, ka Dievs iziet meklēt strādnieks. Viņš iziet 6 no rīta, 9, 12, tad viņš iziet 3 un visbeidzot 5 stundu pirms darba laika beigām viņš vēl iet meklēt kādu, kurš var strādāt viņa vīna dārzā. Ko tas mums pasaka? Ko tas mums pasaka? Es zinu, ka te kāda tam ir uzņēmēja darbība. Ko tas pasaka par to, ja tu līdz pat pēdējām brīdim meklē strādāt? Ko tas pasaka par Dievu? Jūs varat teikt, mūsu draugiem, neatlaidīgi. Daudz ko darīt un ļoti citīgi meklēt līdz pēdējām. Ir liela vajadzība, daudz darbs, pacietība. Redzi, vīnogs var aiziet bojā. Ja vīnogs nenovāc līdz sākas lietu sezona, tad viss ieguldītais darbs, viss, kas tur no tā stādiņa ir izaudzis, viss, kas ir nobriedz, viss, kas ir čubināts, kur padusīts, tur izgriez, tas viss ir vējā, jo vīnogs aiziet bojā. Tas mums pasaka, ka tas darbs ir tik daudz, kad strādnieki ir tik maz. Dievs meklē, bet pēdējā kaut kādu stundu līdz darba laika beigām ir vajadzīgs šie strādnieki. Tas pasaka, ka šī raža Dievam ir tik ļoti dārga. Tik ļoti dārga, ka viņš ir pat pēdējā brīdī gatavs. Tik ļoti dārga, ka tā nedrīkst aiziet bojā. Tik dārga, ka viņš meklē strādnieks pat pēdējā stundā. Mēs varam uzdot šo jautājumu, kas Dievam ir tik dārgs, ka viņš tā rīkos? Kas Dievam ir tik dārgs? Kas ir šī raža? Kas ir šajā līdzībā tik dārgs, par ko Dievs tik ļoti meklē kādu, kas nāks un glābs šo ražu, lai tā neaiziet bojā? Un tu zini šo atbildi? Cilvēks. Dievam ir dārgs cilvēks. Nekas viņam nav dārgāks par tevi. Nekas viņam nav dārgāks par cilvēku. Es gribu teikt,
mēs mācāmies no tā, kas Dievam ir svarīgs. Tad nav nekas dārgāks un vērtīgāks, kam tu vari lietot savus dāvanas, savus talants, savus spējas, savus resursus, savus finanses, savu laiku. Viss, kas tev ir dots, ir, lai kādu vēstu pie Jēzus Kristus, un viņš neaiziet bojā, viņš tādu izglābts. Dievam nav nekas tik dārgs kā cilvēks. Un viņš pats jau samaksāja dārgāko, kas viņam līdz ir savu dēlu, Jēzu Kristu par mūsu grēkiem, par ikvienu cilvēku grēkiem. Lai ik viens, kas liek cerību uz Jēzu, lai viņam būtu piedots un viņa grēki būtu piedot un izdzēst, un viņš saņem mūžīgo dzīvību. Un šī rakstiet mums rāda, ka tas laiks ir īs, ka laika ir maz, ka varbūt laika nav vispār. Un mēs zinām, ka tas pulkstenīts kaut kas pārstāja tikšķēt vienam cilvēkam. Un tad viss. Vai nu viņš ir ielasīts tajā grozdā, un Dievs saka, vai arī viņš aiziet bojā, ja tas laiks ir pagājis. Mācītājs Čārls Spērģens 19. gadsimtā, kad viņš pārdomāja šo rakstietu, viņš teica, kāpēc kāds no mums vēl paliek dīkā, ja nestrādā pie Dievu? Vai vēl nav neviens spējis mums iesaistīt viņa svētajā kalpošanā? Vai mēs varam uzdrošināties un teikt, ka neviens mūs nav nolīdzis? Dievs vienmēr izsaka savu aicinājumu. Mēs redzam jau no paša sākuma Ēdens dārzā. Pirmais cilvēks, Dievs viņam uzticēja darbu. Viņš sagrēko, viss ienāca grēks pasaulē. Viņš aicina Mozu. Un ko viņš Mozum saka? Viņš saka, izved tautu ārā. Ko tas nozīmē? Glāb. Viņš uztic glābt. Mūzes izved tautu kādu gabaliņu, viņš nomirst, aiz viņa ceļās Jozuvā. Ko Dievs saka viņam? Celies, ņem šo tautu, veď pāri upē, turpini šo glābšanas ceļu. Kāds gadsimts vēlāk Jesai, mēs varam lasīt Bībelē, Dievs uzdod šo jautājumu, ko lai es sūtu? Un Jesai, viņš saka, redz, šeit esmu, sūti man. Un Dievs viņam saka, ej, un saka šai tautai. Saki vēsti, kas viņu var izglābt. Šai nedēļā es satiku Naģistanti. Naģistanti pat pāri koridorīti pretī Baltajās durvīs gatavo ēdienu priekš bērnu centriņu, kas ir karostā. Un mēs tā satikāmies šeit gaitinī, un es varēju viņai padalīties par kādu puišeli, kurš tajā centriņā kādreiz gāja, kāds, kurš bija dzirdējis vēst par Jēzu, kur Jēzu bija izmainījis, kurš nu jau ir izaudzis un pieaudzis vīrs. Es teicu, tāds īpers, vai tu atceries? Jā, protams, atceros. Pirms 2 nedēļām viņu ordinēja par sludinātāju, par mācītāju. Un Naģistanti teica, slava Bogu, slava Dievam, vismaz viens no viņiem ir kļuvis par mācītāju. Un daudzi caur viņu sludināšanu tiks glābti. Tas viņa kalpojusi 10 gadu, gatavojas ēst. Tas ir tas, ko viņi ir darījuši. Kādreiz varbūt kādu tur paaudzinājusi mazliet, parājusi, ko jūs tur mētājat akmeņus pa jums, vai ko jūs tur nesat samisuši tās mantas ārā, atkal aiz jums tur jāvāc, vai kas tur izritinājis tolets papīrs par tolets grīdi, ja? Un, bet pirmā reakcija ir, slava Bogu, vismaz kāds ir izglābts, vismaz kāds ir kļuvis par mācītāju. Un mums ir vajadzīgi
kristieši visās noderēs. Un es to redzu, ka katrs, kur Dievs mums ir iedevis kādu talantu, arī draudzē, katram ir kuras dāvans ir, viņas visas saplūst uz vienu mērķi, lai kādu izglābtu. Ir kādi, kas sludina, ir kādi, kuri atbalsta, ir kādi, kuri lūdz, ir kādi, kuri ar tādu pastorālu kalpošanu. Tas viss kalpo, lai mēs kādu izglābtu, kādu, kas tur paiet garām, kādu, kas nav šodien draudzē, bet viņš dzird, ka te dziedi, lai viņi tiktu izglābti. Līdzīgi kā Renāta, ka viņi nevarēja noturēties, un viņi skrēja, un Dievs atkal un atkal liek šos cilvēkus priekšā. Mums visiem ir jāapvienojas kā Dievs strādniekiem šī viena mērķi, lai šī raža neaiziet bojā. Un, ja tu Dievam teiksi, Dievs, es gribu strādāt labāk. Vai tu gribi Dievam teikt, Dievs, es gribu strādāt vēl labāk? Tad esi gatavs, ka drīz vien tu dzirdēsi kādas piedāvājumus. Es domāju, vai tā ir atbilde no Dieva? Būs kaut kur vajadzīgi kādu kalpotāju. Varbūt kādu brīvprātīgie kādā nometnē. Varbūt būs iespēja kaut ko finansiāli atbalstīt. Varbūt kāds atsūtīs lūgšanu vajadzīgi. Vai Dievs, vai tas jau tagad sākās? Vai es jau tagad tieku, tas ir mans pirmais darba apraksts? Spērs saka, jā, to mazo solīt. Un tu redzēsi, būs pārsteigts, kas seko tālāk. Un ja tu atsauksies strādāt priekš Dievu, vienalga, kur tu esi, bet ka tas viss kalpo šim vienam mērķim. Es nesaku, ka tev jāatstāj darbiet, bet ka tas viss kalpo šim vienam mērķim. Tad, kā šī rakstietām sola, tev būs alga. Tev būs alga. No 8. līdz 10. pantam mēs varam apskatīt, kas tur teikts. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs, tad Dievs saka savam uzraugam, pasauc strādnieks un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ar 11. stundu, un katrs dabūja pa denāriem. Tas ir tā dienas alga. Un kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs vienam denāriem. Strādājuši, laiks ir beidzies, Dieva laiks ir beidzies, varbūt tā ir pastrādījies, varbūt tā ir diena, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, ir norēķins. Katrs saņem algu. Un tad sākas kaut kas interesants. 11. un 12. pantā. To saņēmuši viņi kurnēja pret namatēvu un sacīja, šie pēdējie strādāja 1 stundu, un tu tos pielīdzini mums, kas dienas nāstu un kārstumu esam cietuši. Liekas, kaut kas netaisnīgi. Tie, kas tur bišķiņ pastrādāja 1 stundu, viņi saņem to pašu algu. Tie, kas strādāja visu dienu, tie arī saņem to pašu algu. Un tad 11. 12. pants. To saņēmuši, ko es lasīju. Un varbūt arī mums vēl likties. Kāds varbūt viens strādājis 12 stundas, un viņš saņem dienas algu. Un kāds ir strādājis tikai 1 stundu, un viņš saņem to algu. Kurš no jums saka, kad ir taisnīgs atalgojums? Es nevincēlu, ko viņš tikai iekalpojās, tas neskaidrāks. Es viņu skatās, ka visu dienu strādās. Manā atbildē būtu līdzīgi, kā ir rakstos. Kaut tu piekrīt mani likumiem no ko. Jā, vienkārši. Tas ir, kā es skatos uz to lietu. Jo vienmēr būs tāds... Visiem ir vienāds darba apraksts, visiem ir tikai viens strādā 1 stundu, viens strādā 12 stundas.
un visi saņem vienā naudu. Kurš no jums saka, tas ir taisnīgi? Cilvēcīgi tas liekas negodīgi. Teiksim, ja mums tā darbā pateikt, pēkšņi viens nostāda 12 stundas, viens dienu, to kas tas ir? Nu tā cilvēcīgi māja, bet, protams, Dievam ir savs. Kaut tā ir tā citu domāšana. Kurš ir pats atrod, kurš domā, ka ir netaisnīgi? Vienās netaisnīgi. Tagad tas ir pret Dievu, neviens jau netiesāsies ar Dievu. Labi, 13. pāns. Bet viņš atbildēja un sacīja, vienam no tiem, draugs, es tev nedaru netaisnību, vai tu ar mani neesi sadarējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet šim pēdējiem es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ja vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Matemātiski liekas kaut kas neloģiski. Bet patiesībā tu kaut kādu būtu skaudīgi, varbūt kaut kas liekas, vai mēs katrs neesam kaut kur piedzīvojuši to, ka liekas, Dievs, bet es esmu tik daudz darījis tavā labā. Kāpēc tam, kurš neko nav darījis, ir tādas svētības? Kāpēc tu viņam tā palīdzi? Un man? Un tur ir tā kaita, kas man šķiet, ir daudziem cilvēkiem tā salīdzināšanās, un tad ir tu mēri un tā, un tas nekur neaizved. Bet ko Jēzus ar šo mums vēlas pateikt? Un tad viņš pasaka ļoti skaļi, vai tava acs ir skaudīga. Un kaut kur dziļi sirdī tas jau to arī parāda. Bet tas ir 3 lietas, ko Jēzus ar šo mums man šķiet pasaka. Pirmā lieta, Tēvs ir uzticams. Ko viņš solīja, to viņš pildīja. Viņš solīja iedot 1 denāriju. Lai cik tas arī mūsdienu valūtā būtu. Viņš solīja, viņš iedeva. Visiem iedeva. Un tas mums kaut ko pasaka par Dieva apsolījumiem, ka Dieva apsolījumi, tie, kas ir rakstīti Bībelē, ir uzticami. Tēvs solīja, Tēvs iedeva. Otrā lieta, ka Tēvs ir taisnīgs. Ko viņš solīja, to viņš iedeva. Ka tāpēc, ka kāds jūtās aizskrēts, tāpēc, ka kāds tur kaut kādas skaudīgas sirds, tāpēc viņš negroza šo samaksu. Tāpēc viņš nemaina savus solījumus, savus vārdus. Viņš ir taisnīgs. Ko viņš solīja, to viņš pildīja. Un trešā lieta, Tēvs ir devīgs. Ko viņš solīja, to viņš pildīja. Bet vai tu pamanīji, ka viņš ir ārkārtīgi devīgs? Ka vienīgie, kas saņēma tik, cik varbūt viņiem likās taisnīgi, tikai tie, kas sāka pašā sākumā strādāt. Visi pārējie saņēma vairāk nekā normāli viņiem pienāktos. Pēdējais tā strādāja, ja mēs tā matemātiski reiķinām, tad pēdējais saņēma 12 reizes vairāk. Viņu stundu likme bija 12 reizes vairāk. Vai tu gribētu būt starp tiem pēdējiem? Vai tu gribētu saņemt 12 reizes lielāku algu? Jūs sapratāt, ja to matemātiku? Nevis tie pirmie saņēma mazāk, bet tie pēdējie saņēma 12 reizes vairāk. Viņi nostrādā tikai Dieva labā 1 stundu. Un 12 ir pilnības skaidrs. 12 ir 12 mācību, 12 Izraēla cilts. Un samaks par 12, par 1 stundu, kā 12. Dievs ir ārkārtīgi devīgs. Un šajā pēdējā pantā Jēzus saka, tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicināti, bet maz ir izredzēti.
Un tā viss ir atbilde uz šo mācekļu jautājumu. Redzi, mēs visi esam atstājuši un Tev sekojuši. Kas mums būs par to? Kas mums būs par to? Kas mums būs par to? Tu būsi bagātīgi atalgots. Tu būsi taisnīgi atalgots. Tu būsi godīgi atalgots. Un mūsu alga ir tur debesīs. Un es teicu, vai tas tā varētu būt, kad kāds, kurš ir atgriezies pie Jēzus dzīves sākumā, un varbūt kā bērniņš, un viņš dzīvojas taisnīgi dzīvi, viss darīs pēc likuma, viss pildīs blakus. Un kādu, kurš visu dzīvi ir vienkārši kaut ko blenderējis par dzīvi, un tad vecuma dienās viņš ir atgriezies, un vai tas ir taisnīgi, ka Dievs viņiem vienādi iedod vietu debesīs? Mums, kas mēs esam pieraduši dzīvot pēc likumiem, pēc likuma sistēmas, mums liekas, nē, viņš nav to nopelnījis. Viņš nav to nopelnījis. Bet Dievs nedarbojas pēc nopelnījuma, viņš darbojas pēc žēlastības. Viņš darbojas pēc žēlastības. Ja būtu pēc nopelna, tad mēs neviens netiktu debesīs, bet pēc žēlastības mums visiem ir šī pieeja. Jo šī samaksas ir samaksā. Tur pie Kristus ir atdevis savu dzīvi. Ik viens, kas uztic viņam dzīvi, to izglābt. Un mums ir šī brīnišķīgā privilēģija iesaistīties šajā Dieva darbā, lai šo vēsti izplatītu un lai šīs vīnogas tiktu ievākts un lai cilvēki tādu glābtu. Ja jūtam Dieva paskubinājumu uz kādām lietām, nenocietināsim savu sirdi. Spērsim soli tālāk un atsauksimies viņa darbu. Lai Dievs mums visu. Amen.